Mūsu emocijas un garastāvokli, pašsajūtu un motivāciju, rīcību un atmiņu, kā arī kopumā visus procesus organismā, regulē un nosaka hormoni. Cilvēka organismā ir vairāk kā 50 dažādu hormoni, kuri veic dažādas funkcijas un uztur homeostāzi, jeb organisma iekšējās vides nemainīgumu un līdzsvaru. Taču, ja šis līdzsvars ir izjaukts, jo kāds vai vairāki hormoni kaut kāda iemesla dēļ nav atbilstošā daudzumā, tad līdzīgi kā māja, kas ir uzbūvēta uz nestabiliem pamatiem, arī pārējie procesi organismā sāk jukt. Un viens no orgāniem, kura hormonālā aktivitāte būtiski ietekmē galvas smadzeņu darbību, ir vairogdziedzeris, un tā samazinātā funkcija, jeb hipofunkcija, ko dēvē par hipotiriozi, īpaši kaitē kognitīvai darbībai. Esiet sveicināti! Mani sauc Anželika Gudriniece, esmu neiroloģe, un šeit mēs runājam par atmiņu, kognitīvajām funkcijām un smadzeņu veselību kopumā. Hormoni – tās ir ķīmiskas signāla molekulas, jeb specifiskas bioloģiski aktīvās vielas, kas nodrošina organismu funkcionēšanu. Tie veidojās un izdalās no endokrinās sistēmas dziedzeriem, piemēram, tiroksīnu FT4, par ko šodien mēs pamatā runāsim, un triotironīnu FT3 ražo vairogdziedzeris. Insulīnu izstrādā aizkuņģa dziedzeris, estrogēnu olnīcas, testosterona sēklinieki un tā tālāk. Un endokrīnā jeb hormonālā sistēma tā ir tāda sistēma, kas regulē un nodrošina visu organisma saskaņotu darbību mainīgajos ārējās un iekšējās vides apstākļos. Pats vairogdziedzeris tas ir neliels orgāns, kas atrodas mūsu kakla priekšpusē ap traheju, un tam ir tauriņa forma. Šaurāka vidusdaļa un kā tauriņa spārni, tas paplašās uz sāniem. Un neskatoties uz mazo izmēru, vairogdziedzerim ir milzīga ietekme uz vairāku orgānu funkcijām un to, kā mēs jūtamies kopumā. Normāli galvas smadzenēs esošais dziedzeris hipofīze izdala hormonu, ko sauc par vairogdziedzeru stimulējošo hormonu, jeb TSH. Kurš tad mudina vairogdziedzeri izstrādāt savus hormonus FT3 un FT4, kā arī kontrolēt to daudzumu asinīs. Vairogdziedzera traucējumi ir visai bieži sastopami, un vidēji 12% cilvēku piedzīvo šī orgāna disfunkciju kādā savā dzīves periodā, un sievietēm ir 8 reizes biežāk vairogdziedzera problēmas nekā vīriešiem, un to biežums pieaug līdz ar vecumu. Svarīgi arī akcentēt, ka te uz 60% ir neatpazīti un nediagnosticēti pacienti, kuriem ir vairogdziedzera problēmas. Un bērniem šī dziedzera traucējumi izpaužās citādi nekā pieaugušajiem. Vispār vairogdziedzera disfunkcija iestājās tad, kad hormoni ir asinīs pārāk daudz, tad tā ir hipertirioze, vai pārāk maz, tā ir hipotirioze. Un šodienas tēma būs tieši par samazināto vairogdziedzeru hormonu izstrādi. Hipotirioze ir viens no biežāk sastopamajiem vilmaiņas traucējumiem, kas 3 reizes biežāk piemeklē sievietes nekā vīriešus. Un, ja to neārstē, tas var izraisīt nopietnu negatīvu ietekmi uz vairāku orgānu sistēmu veselību. Vairogdziedzera galvenā funkcija, šo hormonu funkcija, ir regulēt ķermeņa temperatūru, nodrošināt tauku un ogļhidrātu vielmaiņu, tas iespaido arī sirdsdarbību, garastāvokli, augšanu un attīstību auglim un jaundzimušajiem, kā arī pieaugušajiem. Vairogdziedzera hormoni nodrošina sinaptisko plasticitāti, mācīšanos un atmiņas procesu uzturēšanu. Vairogdziedzera hormona disbalans biežāk iestājās pusmūžu gados, bet var būt arī citās vecuma grupās. To, ka vairogdziedzerim ir būtiska ietekme uz pieaugušo smadzeņu funkcijām, pierāda epidemioloģiskie dati, kas liecina, ka hipotirioze pieaugušajiem bieži vien iet roku rokā ar depresiju un demenci.
un ka vairogdziedzera hormonu nozīmēšana pacientiem, kuriem depresija slikti padodās antidepresantu terapijai, pēc šo hormonu lietošanas nereti ir pozitīvs efekts un depresijas simptomi mazinās. Pētījumos ir arī konstatēts, ka cilvēkiem ar hipotiriozi smadziņu hipokampā un amigdalā ir izteikti samazināts dažādu faktoru izstrāde, kas atbild par neironu veidošanas procesiem un to normālu funkcionēšanu, kā arī kas atbild par nervu impulsu pārvadi starp smadziņu šūnām. Hipotiriozes slimniekiem šie procesi ir pavājināti. Ko tad dara pieminētās smadziņu zonas? Amigdala atbild par emociju veidošanu, lēmumu pieņemšanu, un tā kā amigdala ir arī emociju centrs, tad ir saistība ar baudu, bailēm, atkarību, un vēl amigdala palīdz saglabāt atmiņas un piesaista tās pie emocijām. Savukārt hipokamps ir smadziņu rajons, kur veidojās un glabājās mūsu atmiņas, un smadziņu zona tā ir, kas atbild arī par telpisko orientēšanos un navigāciju. Bez tam hipertiriozes dēļ pasliktinās arī glikozes uzņemšana šūnās, kas ir katras šūniņas degviela, un lai tās varētu pildīt savas funkcijas. Vēl pasliktinās arī tauku vielmaiņa, pavājinās jaunu nervu šūnu veidošanās, samazinās neirotransmitera jeb signālu molekulu ražošanas smadzenēs, neironiem samazinās izaugumu daudzums, to garums un sazarojums, kādēļ tas viss kopumā noved pie samazinātu nervu šūnu savienojumu skaita un rezultējās tas viss ar sliktām iegaumēšanās spējām un jau esošu atmiņu, zināšanu, iemaņu un prasmju zudumu. Šeit arī mēs rodam šo skaidrojumu, kāpēc cilvēkiem ar vairogdziedzera pavājinātu funkciju attīstās neiropsihiatriskie simptomi. Par tiem smalkāk vēl parunāsim. Tāpēc neārstēta hipotirioze pieaugušiem var novest pie smagiem kognitīviem traucējumiem un arī pie demences. Cilvēkiem ar samazinātu vairogdziedzera funkciju visus simptomus var iedalīt divās grupās. Viena grupa tie ir nespecifiskie simptomi, proti tādi, kas var būt arī cilvēkiem ar normālu vairogdziedzera funkciju vai citu slimību dēļ. Piemēram, sirds mazspēja vai stenokardija vai paaugstināts diastoliskais, jeb šīs apakšējais asinsspiediens. Bieži vien hipotiriozes gadījumā var būt arī lēna sirdsdarbība jeb bradikardija. Šiem cilvēkiem nereti ir arī izteiktas sejas, plakstiņu un apakšstilbu tūskas. Vēl hipotiriozes gadījumā tipiski ir vispārējais vājums, nespēks, sausa āda, saušana, muskuļu krampja, matu izkrišana un aizcietējuma, svara pieaugums, piepazeminātas apetītes, varbūt aizdusa, balss aizsmakums, dzirdes pasliktināšanās līdz pat kurlumam. Varbūt arī neregulāra un vai spēcīga menstruālā asiņošana un samazināta dzimumtieksme. Vājas vairogdziedzera funkcijas gadījumā plaukstu pēdu tūsku dēļ notiek tāds process, ka smalkie nervi un asinsvadiņi tiek nospiesti, kā rezultātā veidojās trausli nagi un parādās parestēzijas, piemēram, rokās karpālā kanāla sindroma dēļ. Parestēzijas tas ir tāds abnormāla, neesoša kairinājuma sajūta, it kā pats par sevi tirpst vai sajūta, ka tekalē skudriņas vai tāda kņudināšana vai durstīšana, varbūt arī karstuma un augstuma sajūta. Tie bija tādi nespecifiskie simptomi, viena grupa. Otra grupa, simptomu grupa, ko var novērot cilvēkiem ar hipotiriozi, ir tā saucamie neiropsihiatriskie simptomi. Un tā 27% pacientiem attīstās atmiņas traucējumi, kas reizēm var būt smagi un pat iestāties demence. Un jo ilgāk ir hipotirioze, jo smagāka tās gaita un jo lielāks ir cilvēka vecums, jo arī lielāks risks uz kognitīvās disfunkcijas iestāšanos. Vēl pie neiropsihiatriskiem simptomiem hipotiriozes gadījumā
ir demence, kas ir risks 3 reizes lielāks uz hipotireozes fona nekā cilvēkiem ar normālu vairogdziedzera darbību. Šiem cilvēkiem arī ir liels depresijas un trauksmes līmenis, kas prasa atbilstošu korekciju ar antidepresantiem un prettrauksmes līdzekļiem. Varbūt pat psihozes un smagos gadījumos var iestāties arī tā saucamā miksadēmas koma. Pie neiropsihiatriskiem simptomiem hipotireozes gadījumā pieder arī pastāvīgs nogurums, slikta koncentrēšanās, vāja motivācija un tā saucamā smadziņu migla, ko cilvēks izjūt kā piebārstu dūlu, tādu neskaidru galvu. Katram cilvēkam, kam ir vairogdziedzera disfunkcija, nevienalga, vai tā ir paaugstināta vai pazemināta vairogdziedzera darbība, simptomu daudzums un izteiktības pakāpe var atšķirties, var prevalēt tikai kāds viens no simptomiem, piemēram, kā depresija vai miega traucējumi vai sirdsdarbības traucējumi. Un vēl būtiski ir paturēt prātā, ka nosauktie simptomi sevišķi cilvēkiem pēc 60 gadu vecuma var būt arī citu saslimšanu izpausme. Tāpēc, pastāvot minētām sūdzībām, nevajadzētu aizmirst pārbaudīt vairogdziedzera darbību, lai izvērtētu, vai šīs izmaiņas nav vairogdziedzera traucētas darbības sekas. Diagnozes apstiprināšanai, ja TSH ir paaugstināts, hipotireozes gadījumā jānosaka arī FT4. Tas palīdzēs izprast, kādi tieši iemesli TSH līmeņa izmaiņām asinīs ir. Vai tas ir vairogdziedzera patoloģija, vai to izraisīja izmaiņas, smagas akūtas blakus slimības vai medikamentu lietošanas rezultātā, piemēram, glikokortikosteroīda vai dopaminerģisko līdzekļu dēļ. Vai varbūt šīs izmaiņas vienkārši ir saistītas ar TSH veidošanās atšķirībām diennakts laikos. Bērniem hipotireoze ir visai reti, un tā klīniski izpaužās pamatā ar aizkavētu augšanu un varbūt arī miopātiju, jeb muskuļu vājums ar atrofiju, ko šiem bērniņiem pavada arī muskuļu pietūkums. Bērniem ar hipotireozi vēlāk parasti izšķiļās pastāvīgie zobi un ir aizkavēta pubertāte. Ja slimība ir sākusies visai agrīni līdz 3 gadu vecumam un hormonu deficīts ir liels, var būt arī intelektuālās attīstības aizkavēšanās. Runājot par iemesliem, kāpēc samazinās vairogdziedzera hormonu izdala asinīs, tad tie ir vairāki. Galvenais, biežākais, tas ir hronisks autoimūns vairogdziedzera iekaisums jeb tiroīdīts, ko arī dēvē par Hashimoto tiroīdītu. Otrs iemesls zemai hormonu izstrādei ir joda un selēna nepietiekamība. Arī medikamenti var pavainot vairogdziedzera funkciju, tāpēc tā hormoni vienmēr būtu jāizvērtē arī tajos gadījumos, ja tiek lietoti jodu saturošie vai litie preparāti, ja lieto interferonu alfa, kā arī pēc intravenozās jodu saturošās kontrastvielas ievedes. Jāatcerās, ka arī amiodarons 13% var radīt hipotireozi, kaut gan biežāk tas tomēr pastiprina vairogdziedzera funkciju. Kā ceturtais iemesls zemai vairogdziedzera funkcijai var būt arī sekundārs hipotireoidisms, kad hipofīze nepietiekoši izstrādā hormonu TSH. Un, kā jau minēju, tas ir dziedzeris, endokrīns dziedzeris, kas atrodas galvas smadzenēs, un tas pats izdala šos savus hormonus, kuri regulē visu pārējo endokrīno dziedzeru funkcijas. Un, ja hipofīzē ir darbības traucējumi, tad pakārtot arī cita dziedzera nevar veikt savu tiešo uzdevumu un ražot hormonus. Kā piektais iemesls vairogdziedzera nomāktai darbībai ir arī miega traucējumi, hronisks stress un nelabvēlīgas dzīvesveids. Tādējādi šie dzīves aspekti arī caur hormonālo sistēmu negatīvi iespaido smadzeņu funkcijas. Pirmīt, es pieminēju autoimūno tiroidītu, kad organisms izstrādā anti-TPO antivielas. Faktiski tas ir process, kad imunitāte ir pārāk aktīva, pārāk agresīva un ražo antivielas pret sava organisma audiem.
Šīs antivielas uzbrūk un iznīcina organisma veselās struktūras. Normā mūsu imūnsistēma izstrādā antivielas pret organismam svešiem faktoriem, piemēram, baktērijām vai vīrusiem, pateicoties kam mēs atvesaļojamies vai vispār nesaslimstam. Diemžēl ir gadījumi, kad imūnsistēma sāk pati savus audus uztvert kā svešus un ražo pret tām antivielas. Tie ir tā saucamie autoimūnie procesi. Un runājot par šodienas tēmu, tās jau ir pieminētās anti-TPO antivielas pret vairogdziedzera fermentu tirioperoksidāzi. Pie tam šīs antivielas var bojāt arī paša vairogdziedzera audus. Tas viss kopā noved pie tā, ka nevar veidoties vairogdziedzera hormoni un iestājās hipotirioze. Bet, diemžēl, šīs anti-TPO antivielas uzbrūk ne tikai vairogdziedzera audiem, bet arī galvas smadzeņu audiem, tādā veidā bloķējot dažādas smadzeņu funkcijas un radot tā saucamo Hashimoto encefalopātiju, jeb progresējošus dažāda spektra kognitīvos traucējumus, kas laika gaitā tikai padziļinās, pievienojās jauni un attīstās pat demence. Līdz ar to reizēm TSH līmenis asinīs var būt absolūti normāls, bet vairogdziedzera struktūrāli iznīcina tieši imūnsistēmu, un tas noved pie hipotiriozes. Tāpēc pārbaudot vairogdziedzera funkcijas, tikai TSH līmeņa noteikšana nav pietiekoša, ja ir augstāk minētie simptomi, vai, ja zināms, ka kaut kād cilvēkam viņa dzīves periodā ir bijis TSH svārstīgs. Kā arī noteikti jāmeklē antivielas arī sievietēm, kurām ir grūtības palikt stāvoklī vai ir piedzīvoti vairāk spontānie aborti. Tikai TSH pārbaude nav pietiekoša, ir jāmeklē arī antivielas pret vairogdziedzeri. Pozitīvā ziņa ir tāda, ka autoimūno tiroidītu var visai efektīvi ārstēt. Arī Hashimoto encefalopātija labi padodās kortikosteroīdu terapijai, pateicoties kam kognitīvs deficīts izzūd un mentālās funkcijas atjaunojas. Ir svarīgi zināt, ka vidēji 40% cilvēku ar hipotiriozi, biežāk vecumā pēc 60 gadiem, ir arī B12 vitamīna deficīts. Un šis vitamīns ir ārkārtīgi nozīmīgs centrālās nervu sistēmas, jeb galvas smadzeņu un muguras smadzeņu veselībai. Pie tam pēc 50 gadu vecuma rodās šī vitamīnu uzsūkšanās traucējumi sakarā ar izmaiņām zārnu traktā vai citiem lietotiem medikamentiem, kas kavē B12 uzsūkšanos. Un tas kopā ar hipotiriozi vēl tikai padziļina minētā vitamīna deficītu uz hipotiriozes fona. Tāpēc pēc 50 gadu vecumā vismaz reizi gadā rutīni ir jāpārbauda arī B12 koncentrāciju asinīs. Vairogdziedzera hormona izmaiņu gadījumā ir ieteicams vērsties pie endokrinologa, kurš tad arī lems jautājumu par tālāko taktiku, kad uzsākt terapiju un kad vēl novēroties, lai izvērtētu, vai šīs izmaiņas laika gaitā palielinās, samazinās vai paliek tādas pašas. Hipotiriozi ārstē medikamentozi, nodrošinot organismam trūkstošos vairogdziedzera hormonus, tādā veidā panākot hipotiriozes simptomu izzušanu. Un tā kā lielākai daļai pacientu hipotirioze ir neatgriezeniska, tad arī hormona aizvietojošā terapija ir jāturpina visu mūžu. Jāpiebilst, ka ielaistajos gadījumos kognitīvs deficīts var būt paliekošs. Tas mazinās kaut kādā mērā, cik daudz tas viss būs individuāli, bet līdz galam var arī nepāriet. Tāpēc, līdzīgi kā pie jebkuras citas slimības, ir arī hipotiriozes gadījumā svarīga šī agrīna saslimšanas atklāšana, pašam cilvēkam saulaicīgi vēršoties pie sava ārsta, kad simptomi vēl tikai sāk parādīties, un arī būtiski saulaicīgi nozīmēt atbilstošo terapiju. Rezumējot par šodienas tēmu, vairogdziedzera darbības traucējumi ir visai bieža parādība, kas 8 reizes biežāk skar sievietes, un hipotirioze ir 3 reizes biežāk sievietēm nekā vīriešiem.
Ar gadiem vairogdziedzera patoloģijas iespēja tikai pieaug. Hipoteriozei ir raksturīgi dažādi nespecifiskie simptomi, kas var būt arī citu orgānu traucējuma dēļ. Tāpēc cilvēkiem ar kardioloģiskām, vielmaiņas, kognitīviem miega traucējumiem vai depresiju obligāti jāpārbauda arī, vai pareizi strādā vairogdziedzeris. Hipoterioze gandrīz 1/3 pacientu izraisa kognitīvos un garastāvokļa traucējumus līdz pat demencei un depresijai. Daži medikamenti var traucēt vairogdziedzeru normālu funkcionēšanu. Par iemeslu hipoteriozei var būt autoimūns tiroidīts, un daļa šo pacientu rodās Hashimoto encefalopātija ar kognitīviem traucējumiem. Joda un selēna deficīta vai nepietiekošu rezervju dēļ vairogdziedzeris nespēja izstrādāt hormonus. Hipoterioze ārstē ar zālēm, nodrošinot pastāvīgu trūkstošo hormonu uzņemšanu medikamentozi. Kognitīvie traucējumi uz šīs terapijas parasti mazinās, tomēr reizēm, sevišķi smagos un ielaistos gadījumos, var nepāriet pavisam. Ja jūs vai kāds, ko pazīstat, piedzīvo kognitīvās izmaiņas, it īpaši, ja tas rada bažas, ir ieteicams meklēt medicīnisku padomu pie sava ģimenes ārsta vai atmiņas speciālista, lai saņemtu pienācīgu novērtējumu un atbilstošus norādījumus, pamatojoties uz jūsu konkrēto situāciju. Un noslēgumā es aicinu jūs pierakstīties kanālam, kas to vēl nav izdarījis. Tā katrs no mums var ienest savu artaviņu izglītošanas procesā par smadzeņu un kognitīvo veselību, jo katrs pieraksts kanālam, katrs komentārs vai laika palīdz vairākiem cilvēkiem uzzināt par šajos video izrunāto. Droši arī rakstiet komentāros par sevi interesējošām tēmām, es tās noteikti iekļaušu savā sarakstā, par ko stāstīt vēl. Man ir arī Instagram un Facebook tematiskie profili, kur informācija iznāk biežāk katru dienu, un tā ir daudzveidīga par dažādām tēmām saistībā ar smadzeņu veselību. Droši piesekojiet pēc šiem QR kodiem vai linkiem, kas atrodami profilā. Taču man šodienai tas ir viss. Paldies, ka pavadījāt šo laiku kopā ar mani. Ar prieku gaidīšu jūs atpakaļ un uz drīzu tikšanos.